Labdien! Mani sauc Andris Lāriņš. Es Swedbank atbildu par finanšu institūciju un kapitāla tirgus jomu Baltijā. 2024. gadā ASV prezidenta vēlēšanas krietni sajaucas kārtas, un līdz ar to būs ļoti interesanti skatīties, kas notiks nākamajā gadā. Riski ir tādi, ka varētu sāsināties tarifu jautājumi, kas droši vien varētu piebremzēt jau tādu nevisai strauji augošo Eiropas ekonomiku. Bet no otras puses, atbalstot biznesu ASV, tas varētu arī balstīt inflāciju visā pasaulē, un rezultātā centrālā bankā varētu būt grūts uzdevums, kā nobalansēt inflācijas cipars kopā ar procentu likmēm. Ja mēs skatāmies uz procentu likmēm, tad, protams, aizvadītais gads ir pozitīvs tādā ziņā, ka visiem kredītņēmējiem procentu maksājumi samazinājās, jo centrālās bankas ķērās pie procentu likmi pazemināšanas. Bet līdz ar ASV prezidentu vēlēšanu rezultātu šie jautājumi atkal nonāks dienas kārtībā, kas būs ar inflāciju, kas notiks ar procentu likmēm. Un šobrīd tāds optimisms par turpmāku strauju procentu likmu pazemināšanos diemžēl nav. Bet tā ir laba ziņa krājējiem, jo savukārt krājējiem, kuri novēroja šogad procentu likmu kritumu, šis kritums varētu arī piebremzēties. Par riska cenu. Ņemot vērā to, ka neskaidrība nākamajā gadā pieaug, tad arī, protams, jāskatās uz to, cik naudas cenā tiks likt iekšā šī riska komponenta. Bet mēs šobrīd nesaskatām to, ka riski varētu dramatiski pieaugt, un līdz ar to naudas cenai būtiski mainīties nevajadzētu. Ļoti svarīgs jautājums arī tas, kas notiek ar darba tirgu. Un šeit īstenībā ir vairāk pozitīvu ziņu nekā negatīvu ziņu. Lai arī situācija ir nedaudz pasliktinājusi, tomēr tā ir daudz labāka nekā centrālās bankas gaidīja, kad uzsāk procentu likmu celšanu. Un, ja ir darbs, tad ir alga un var pārstrukturēt izdevumus, ja gadījumā rodas kādas problēmas. Līdz ar to darba tirgu situācijai nepasliktinoties, mēs redzam arī pozitīvas tendences investīciju pasaulē. Un, ja mēs skatāmies uz saviem 2., 3. pensiju līmeņiem un privātajām institūcijām, tad 2024. gads varētu teikt, pat bija lielisks gads investīcijām. Cerams, nākamajā gadā situācija būs laba, bet uz tādiem milzīgiem cenu kāpumiem, kā mēs novērojam šajā gadā, droši vien būs grūti cerēt. Nākamgad visa pasaule lūrēs, uz kurieni Trumps savu valsti stūrēs. Vai projām tiks dzīti migrantu bari, vai iestāsies mokoši tarifu kari. Ja pārāk smagi pie tarifiem ķersies, neskā uz priekšu Eiropa velsies. Tai šobrīd jau krietni pietrūkst jaudas, grūtāk būs augt, ja mazāk būs naudas. Latvijā medījot naudu valsts kasē, rezidenci mainīt sāk gribēties pasē. Bet kurš gan šo valsti attīstīt spēs, ja zudīsim visi mēs papardēs? Valsts šī visiem mums tomēr ir viena. Būs stiprāka tā, ja visi to ciena. Par norisēm Latvijā biežāk lai jūsma, veselība laba un stabila naudas plūsma.